Esiet sveicināti, cienījamie sporta draugi, esiet sveicināti, cienījamie futbola līdzjutēji. Ir 4. aprīlis 2014. gads. Liepājas Daugavas stadiona rezerves laukums. Latvijas kausa izcīņa ceturdaļu fināla spēle starp komandām Liepāja un futbola klubu Jūrmala. Piespēle Miķelsonam. Ikaunieks. Bumbu. Labi saspēlējās. Un... Pāri vārtiem. Ļoti labi izdevība Liepājniekiem. Neizdevās saspēle. Piespēle bija domāta krist Torresam, Argentīnas leģionāram, garām vārtiem. Bīstams sitiens, ļoti bīstams sitiens padevās. Kāds tavs pārdoms varētu būt par rītdienas šīm daļām spēlēm? Grūti spriest, kāda ir Gulbene. Šajā sezonā tomēr Gulbene ir pirmās līgas komanda. Pagaidām Liepājnieki diezgan droši pārņēmuši iniciatīvu šajā spēlē. Jā, to var arī redzēt, respektīvi viesi kļūdas uzbrukumos, uz kuriem arī bieži iekrīt. Sitiens pāri vārtiem. Jā, ar muguru pusi bija pret vārtiem. Es domāju, ka Mārs Varpakovskis var būt apmierināts, domāju, ar pirmajām 2 spēlēm. Un bīstam un vārtiem! Un 25. minūte. Liepājnieki gūst savus pirmos vārtus šajā spēlē. Un, tā teikt, loģisks iznākums. Spēlētājs, kurus apsveic, bija gan vēl viens sitiens. Un šoreiz Labots glābi komandu. Šoreiz labi nospēlēja 14. numurs Liepājnieku komandā Endijs Šlampe. Un vārti! Raivo Varažinskis kļūdījās izgājienā, ātri izspēlēja. Par kaut ko Grebs strīdās ar galveno tiesnesi. Par ātri bija domā, tomēr 15 minūtes vēl. Tā kā spēlētājiem jākoncentrējās. Nē, tiesnesis 11 metru soda sitiens. Jūrmalnieku vārtiem. Jā, pārkāpums tika fiksēts pret Kristapu Grebi. Vēl spēles galvenais tiesnesis aizgāja pakonsultēties pie līnija tiesneša. Jā, reti mēs redzam, kad galvenais tiesnesis pārdomā. Galvenais, lai šie pārdomu brīži nav tādi visai bieži, lai tiešām nonāk pie viena lēmuma arī konkrēti. Un bīstami. Neizdevās veiksmīgs sitiens pa vārtiem. Burzma soda laukumā. Vienmēr šāds burzmas. Jā, pret vārtsargu. Šķiet, ka nedaudz pagrūda Varažinski. Diezgan aktivizējušies Grebis. Viesi. Tāls sitiens. Nevisai droši nospēlēja vārtsargs. Jā, Igors Labuts nevisai droši. Šāds jums izdara sitienu. Manuprāt, skāra kādu. Jā, skāra, jā, un šis rikošets trāpīja par vārtu pārliktni. Diezgan ilgi koncentrējas soda sitienu. Redzēsim, skatu, varbūt iespējams, ka Torres uz sitienu izpildītājs tā arī ir. Un tikai nedaudz garām. Torres. Grebis. Meklē partners. Iespēle tālāk uz kreiso flangu. Un pārliknis. Viesu vārtus. Ikaunieks it kā taisījās uzsist tālsitienu, bet mums saglabā. Labi, Labuts nospēlē. Un neviens nebija tūmā no Liepājnieku spēlētājiem, kas varētu uz šo atlikušo bumbu
pietuvoties un radīt kādu bīstamu momentu. Bet, moments bija diezgan bīstams. Tikai šis nobeigums mazliet tāds pietrūka. Un sitiens pāri vārtiem. Un ļoti bīstami. Pirmīt turpināja tēmu par turpmākajām spēlēm. Varbūt ir kāds favorīts, kāds izteiks, neteiksim tā no šī fanu viedokļa, bet tāds tīri personisks kāds favorīts ir. Šajā sezonā? Jā, tieši tā. Šajā sezonā varbūt izteikt. Es domāju, ka favorīti ierastie un labs sitiens pa vārtiem ierastie. Skonto, Ventspils, Daugavpils. Skatoties uz rezervistu soliņu, arī šķiet, ka Jūrmalniekiem būs arī pirmā maiņa šajā spēlē. Varbūt tālsitiens. Ļoti labs sitiens, bet arī jāuzteic ļoti labā vārtsarga Igora Labutas. Jau starpsezonā jau šīs komandas 1625 Liepāja vadība neslēp domu, ka varbūt kādreiz un bīstam un vārtī! Torres! Pieminējām šo leģionāru. Torresa pūliņi nesauglis otrajā puslaikā. Ļoti aktīvs bija. Tā kā komanda ir ar ambīcijām, protams, arī pirmajā līgā būs nopietna konkurence. Un tāpat Tukums 2000, Gulbens komanda. Bīstams moments. Labs reids izdevās Jūrmalniekiem. Torres pie bumbas. Centrējums sodlaukumā un vārtsargs. Atsit bumbu. Liepājnieks saglabā bumbu. Viens pārkāpums. Bet šķiet, ka būs arī brīdinājums. Jā, brīdinājums. Iespējams, ka mēs redzēsim Ikaunieki izpildam šo sodu sitienu. Un pār vārtiem. Kā neveiksmīga epizode tieši Mareka Zuntnera izpildījumā. Pirmais pieskāriens pa bumbu nedaudz tāds nesekmīgs. Laiks tiešām ātri rīt uz beigām, bet īstais laiks ir tieši galvenajam arbitram. Un tā spēle ir beigusies. Liepājas futbola klubs pārspēja Jūrmālas futbola klubu ar rezultātu 2-1, iekļuva Latvijas kausa pusfinālā. Kā jau teicu, šīs spēles būs aptuveni 23. aprīlī.